Labdien! Esat laipni aicināti mūsu mājās AFS Latvijas birojā. AFS, kas tulkojumā nozīmē American Field Service, ir starptautiska, brīvprātīga un nevalstiska un bezpēļņas organizācija. Tas pirmsākums sakņojas 1947. gadā Ņujorkā, kur tā tika dibināta pēc kara, lai veicinātu taisnību un mieru pasaulē. Un to tā panāk caur starpkultūru pieredzi, starpkultūru apmācību, nodrošinot iespējas cilvēkiem, skolēniem šajā gadījumā, mācīties ārzemēs un apgūt ne tikai obligāto mācību vielu, bet gūt jaunu pieredzi attiecībās, citā mentalitātē un tā tālāk. AFS Latvija, kā jau starptautiska organizācija, katru gadu organizē visā pasaulē starpkultūru dialogu dienu. Un šogad mums ir tas gods, jo esam saņēmuši līdzfinansējumu no Rīgas domes jauniešu un izglītības sporta departamenta Youth Space ietveros šīs dienas semināru ciklam. Un visi jaunieši, un ne tikai jebkurš brīvprātīgais, kas vēlas darboties starptautiskā organizācijā, ir laipni lūgts pieteikties. Un apmācības notiks arī vasarā, augustā un, protams, 27. septembrī visās vidusskolās. Manām meitām Maijai un Mairai šogad bija iespēja paciemoties Itālijā un Portugālē AFS programmas ietvaros. Un līdz ar to mums ir iespēja arī mūsu ģimenē uzņemt bērnu no kādām valstīm, un mēs esam izvēlējušies uzaicināt pie sevis meiteni no Taizemes. Es darbojos kā kontaktpersona, un līdz ar to mums mamām ir ļoti aktīva darbība, un es biju Prāgā, kur biju mammu apmaiņu programmu. Par AFS mēs uzzinājām, klausoties radio. Mani sauc Nāmvan, es esmu no Taizemes un es dzīvoju Rokelē. Mani sauc Mārvins, es esmu no Vācijas un es dzīvoju Rīgā. Es esmu Martina un es esmu no Itālijas un tagad es dzīvoju Limbažos. Čau, mani sauc Iškin, es esmu pirmais FS students no Turcijas un es dzīvoju Angale. Labdien, es esmu Līna no Taizemes un tagad es dzīvoju pie Pājā.